attieksmi pret psihiski slimu pacientu raksturo vispār sabiedrības veselību. Tā ir spējīga atbalstīt cilvēku, kas ir slims, kas nespēja pats novērtēt sniegto pakalpojumu. Visā pasaulē periodiski norit dažādas izmaiņas veselības un garīgās veselības organizācijā, kur mērķis ir tuvināt pakalpojumu iedzīvotājiem, sniegt viņu vairāk humānākā, pieņemamā veidā. Arī Latvijā šīs izmaiņas ir skārušas. Tāpēc mēs esam šeit, un atvērt pirmo Latvijā ir diezgan unikālu ambulatorās aprūpes centru, kurš piedāvās jau nebijuši pakalpojumu klāstu slimajiem cilvēkiem. Par dažām lietām arī medicīnā un katram cilvēkam, katrā lietā ir šodiena, pagātne, nākotne. Lai ciet, un, protams, ir ikdienas problēma, daudz neatrisināt un ikdienas rūpes, bet vienmēr ir jādomā un jāspēj skatīties priekšu. Un es domāju, ka šis centrs nav tikai kā centrs, tas tomēr ir solis priekšu. Ļoti svarīgās šīs problēmas psihiatrijas slimību ārstēšanā, tas ir būtisks solis priekšu. Solis 21. gadsimtā, kur sen jau vajadzēja būt. Un to nedrīkst novērtēt par zemu. Es domāju, ka tas ir būtisks pavērsiens. Otrs, dzīve ir skarba un daudz ir nepatīkami notikumi, bet medicīna arī ir daudz problēmu, bet ir vajadzīgi patīkami notikumi. Ja pienāc, man šķita, te būs viss labi. Tie ir gaiši cilvēki, gaiši telpas un labā ārstēšana. Parādīt. Tātad lūdzu parādīt. Lai viņi nāk droši. Tā ir ļoti liela. Tie būs jau skaļāks. Tikai divi? Nē, kopā pamānājam. Tā, sāksim ar šito galvas pirms. Šeit mums tas galvenais ir ergoterapija. Tas, kas mums atšķirās un ar ko mēs esam lepni un lielīgi, jo šeit būs ergoterapija puiši. Tā reāli darbrīgi. Tā ir kā glazūras keramikas krāsniņi, kur varēs tiešām viņi veidot tos savus darbiņus, savus mazos suvenīrus. Ir arī šuja mašīna, kur varēs strādāt un tādas nelielas iemaņas apgūt. Protams, tas notiks speciālistu ergoterapeitu pavadībā. Un tad sekos visai drošībai un tā tālāk. Protams. Viņi būs bāzi, tad ir universitātes ergoterapeitu vadībā. Viņi veidos, gatavos, tēju dzers, arī pankūkas ceps. Jūs varat pirmā pankūku uzlīt. Jums kaut vajag ilgi bija jāpārceļās. Jā, diemžēl. Kā, laikam negribētu pierast, ne? Pierast vēl braukt. Tomēr jau labi apstāt. Jā, nav. Mājās. Mēs varam pēc viņi. Visi dokumenti ielikti, jā. Viņš atbilst pilnīgi Eiropas prasībām. Es saku, savu bildes priekšā. Jā, ļoti labi. Divas parādus pietiem slimniekiem kopumā 30 slimnieku. Priekš tie saņem injekcijas vai medikamenti, viņi var pagulēt. Kāds ir prasības tādas. Nākotnes. Jūs redzējāt, kad bija tas, kas bija tur?